smagas brīvdienas aizvadītas, bet droši vien, ka esmu apmierināts. Varbūt nedaudz pietrūka veiksme un tāpat laikā arī pats nebiju īstajā saucamajā feelingā. 3 braucieni no ārmalas, no 5. starta rindas, kas bija neveiksmīgi. Tāpat laikā pats nejūtos droši, nepatika lielais ātrums pie lielām sānslīdēm. Pusfināls bija ļoti labs, tiku viņā no 3. rindas pusfinālā. Izcīnījos. Pusfinālā paveicās, ka konkurence sagriezās un uzrādīju ātrākus apelēkus un pats atguvu savu ritmu. Un, otrais finišēja. Tas nozīmē 2. rinda uz finālu. Un pēc pusfināla bija starts ar karstām riepām. Pieredzes trūkuma dēļ viņas uzsildīju vēl. Un tāpēc arī startā paliku uz vietas, tiešām noslāpu, kamēr iedarbināju, kamēr aizbraucu. Nebija citu variantu, kā saka, flat out. Un to es arī darīju. Atgriezās pašam, varbūt tāds saucamais gribas spēks, kaut kāds drosmes, tāds, nezinu, kā lai nosauc, bet pats uzbraucu 8/10 ātrāk aplī, nekā es to daru iepriekš braucienos. Tas nozīmē, ka var pabraukt ātri un ļoti esmu apmierināts pie tā visa, kas ir noticis. Nebūs tā, ka vienmēr būs finālā vai pusfinālā no 1. rindas. Mums ir jācīnās, mēs nevaram padoties un priekš kopvērtējuma viss sagāja ļoti veiksmīgi. Varbūt drusku kāds ir pietuvojies, bet mums vēl ir 7 posmi, tas nozīmē, mēs pat vēl neesam pusē. Es varu tikai pateikties komandai, jo mašīna tiešām brīvdienās bija ļoti laba. Varu atklāt godīgi, es biju tas, kas nevarēja pabraukt. Paldies visiem, kas bija atbraukuši, un es ceru, ka es jūs nepievīlu. Yes, one of the biggest challenges of the season is now behind. Was a big challenge, like we knew it would be. A lot of cars, really high-speed track. On this track, you cannot doubt. You need to go flat out 120% all the time if you want to have success. So Saturday we were a little bit behind all the drivers. For Sunday everyone stepped up, and but still, what I'm most proud of the team is that we were able to keep the focus. Focus on the right things, focus on the small details, and at the end we pulled it off as good as we could. So of course we want always to win and have 1 and 2, but to be realistic, that is not always possible. And I think we did it okay. We had three cars in the final, 1 in the podium, Reinis fourth. A lot of small problems during the weekend in all of the drivers. I think Bakkerud had 3 punctures. Reinis was struggling with some other things. So at the end, I think this weekend showed how strong the drivers are and how strong the team is. So I think we can be satisfied and take a deep breath and tomorrow morning start working on for Belgium next weekend.